Čau visiem! Šodien apskatīsimies uz siltumnīcu, kuru mēs neesam laistījuši šovasar. Tagad ir septembra sākums, 5. septembris. Un apskatīsimies, vai vispār kaut kas var izaugt siltumnīcā, kuru nelaista vispār. Tā, ejam iekšā. Paskatāmies. Kaut kas ir izaudzis. Baigie brīnumi jāsaka. Apskatīsimies sīkāk, kā tas izskatās. Te mēs sanesām iekšā visādus augus, kas mums stāvēja ārā vasarā, jo tagad jau bija salnas jau, gandrīz salnas, ap +2 bija naktī. Un te mums aug vīģes joprojām. Viena vīģe uzražoja šogad 2 auglīšus. Un tas arī viss šogad. Gaidīsim nākamo gadu. Bet apskatīsimies tālāk siltumnīcu, un es pastāstīšu, kā tad mēs darījām. Tātad sākumā šeit bija pļava. Man liekas, kādā no video bija ielicis jau iepriekš to īsu video. Šeit bija pļava, un mēs te uzlikām siltumnīcu pļavā, norakām nost velēnu, un principā tad arī izrubu caurumiņus ar urbmašīnu zemē. Zeme te ir super cieta, te var redzēt pilnīgais māls ar akmeņiem tāds. Pilnīgs māls šajā vietā. Vispār mums īpašumā laba zemīte, citur, bet šeit bija reti slikta, jāsaka tā. Lūk, un tad pēc izrakšanas, caurumiņu izrakšanas, mēs salējām iekšā ūdeni, un tad stādījām, jo tad tomātus iekšā tā, ka vienīgā reize, kad laistījām, tā apzināti bija tas, kad mēs salējām viņus ar ūdeni. Jāatzīst vēl šī gada laikā mēs esam 2 reizes uzlējuši komposta tēju. Tās ir kopā 4 lēkarnes uz visu siltumnīcu ar komposta tēju, jo mums ir savs komposts, tā ka grēks neizmantot viņu. Un ziemā iespējams šeit laidīsim vistas iekšā, un nakurot jau tad būs zeme uzlabojusies diezgan. Un tā tad mēs sastādījām tomātus, tad mēs salikām apkārt kartonu, un uz kartoniem salikām sienu mulču. Un to mēs darījām 1 reizi sezonā, 2 reizi neesam vairs neko aiztikuši šeit. Bija reizes, kad mēs atnācām vienkārši izrostījām šādu zāli. Te, kas bija saugusi celiņā, kaut kādas 2 reizes tādas bija, un kaut ko apstījāmies apkārtē, kaut kas ieaudzis bija. Piemēram, šitās te kaut kas tad izrāvām ārā, bet, tas arī bija viss tāda, beigām ravēšana arī šeit nebija. Vienīgais, ka mēs vienā brīdī nebijām bijuši 2 vai 3 nedēļas šeit, un tad ienācām, un te viss bija aizaudzis ciet vispār. Un tad mēs apgriezām pazarītes un liekos zarus, bet tas mums arī prasīja 1 tomātu, diemžēl, šeit viņš bija, un viņš, es kā lauzu apakšējo to te pazarīti nosliekotā, man viņš nolūza viss. Diemžēl zaudējām 1 tādu stādiņu, bet tas nekas, ir daudz vēl citi forši. Jā, un tad salikām mēs to sienu virsū, un tā arī tagad viss aug. Jāsaka, aug griezdamies. Oi, tā bitītes. Un durvis aiztaisījušās ciet. Jātur vaļā durvis, jo viņas savādāk triecās sienā. Tagad rekur izlidot ārā. Tā viņas ietriecas sienā vislāk. Forši. Fizālis, nektāraugs šobrīd. Viens no retiem, kas zied šobrīd, vēl te kaut kas ārā zied, bet vispār ziedošu augu šobrīd ir diezgan maz, tā ka fizāļi ir cieņā šobrīd bitēm. Jā, te mums aug arī zemes mandalis eksperimenta kārtā ielikām, bet jāsaka, šeit viņam baigi nepatīk, jo ļoti sauss ir. Aptīsimies, kāda ir zeme šeit. Te pilnīgi kā tūkstnesis, tāda pilnīgi kā smilts. Un zem mūšas arī viss ir mālā. Viss mālains ir. Un nekas tur nav baigi mitrs. Īstenībā te bišķi labāk ir, bet nedaudz. Bet jāsaka, zeme ir vēsa. Tas labi. Nav pārkarsusi baigi. Bet tomātiņi diezgan labi te gatavojas. Diezgan pietiekami ir visādas šķirnes, un visas šķirnes arī šeit ražo. Daras tā ļoti izteikti sāk ražot vēlāk. Tie būs saņem no zaļi. Tā gurķi mums ļoti labi šogad ražoja. Te bija tikai 2 stādi.
Ka viens no viņiem ir šitais te. Mēs esam noņēmuši jau vairāk kā 20 gurķus. Ka viens ir atstāts sēklē, kaut kur te bijis parādījuši tūlīt. Viens bija kaut kur megalijos. Tā, ka viens aug. Bet šitais ir atstāts sēklē, reku. Šitai jau briest un briest kādu laiciņu. Riktīgi lielais. Tā. Un par gurķi jūs zināt, ka gurķi ēd zaļu. Tas ir viens no retajiem augiem, ko mēs nevaram sagaidīt, ka viņš nogatavojas, bet mēs ēdam viņu zaļu, jo te, ka viņš nogatavojas, viņš izskatās tāds dzeltenīgi oranžs, un cilvēki vairs viņu baigi neēd, jo viņš nav ļoti garšīgs. Šobrīd ar reku redzu, tagad ir viens gurķīts, 2 gurķīši. Tā, te vēl bija kaut kur reku 3. Tā, un kaut kur te vēl viņš bija aizvies tālāk, ka viņš pat reku līdz šeit neatnācis ir. Es tā viņu tā palaidu šeit garām. Un otru gurķi mēs iestādījām tur. Bet tā starpība ir tāda, ka šis gurķis ir zem lūkas. Zem siltumnīcas lūkas. Nu, par lūkām vispār atsevišķi stāsts. Ģeniāls izgudrojums lūkas. Jo kādreiz, kad aizmirsti atvērt siltumnīcu no rīta, sevišķi, ka pavasaris bija vasaras sākums, tad bija tā, ka iekšā viss ļoti strauji sakarst. Un lūkas dod to iespēju, kad viņa automātiski atverās karstumā un neatļauj pārkarst siltumnīcai. Jā, un tā kā te tā lūka nav hermētiska, viņa laida garām ūdeni, un tieši apakšā ir gurķis, tā ka viņš dabūja vismaz kaut kādu ūdeni, jo pilītes šeit pildēja, es redzēju, un viņš tika aplaistīts automātiski ar pilītēm. Nebija daudz ūdens, bet nu pietiekami bija, jo otrs gurķis, kas aug nezem lūkas, tas ir bēdīgāks. Tā, te viņš kaut kur ir, rekur viņš ir. Reku arī viens auglīts viņam. No šī mēs arī pāris noņēmām nost, reku arī viens ir. Bet redzam, šitais tāds švakāks, tāds švakulīts. Jā, bet tie fizāļi apbrīnojumi vispār viņi mums ieauga no nolausta kātiņa, no 2 nolaustiem kātiņiem. Un tagad viņi šitādi 2 krūmi, reku viens un reku otrs negaidīja, ka tik traki būs. Jā, reku mums daļa tomātu sniedzās iekšā siltumnīcās, siltumnīcas jumtā. Neesam arī griezuši vēl neko. Tās ir tās šķirnes, kas ir nav determinētās, indeterminētās. Un šī šķirne, piemēram, ir Kopenhāgenes Vivi, kas spiež ārā jumtu. Viņa var augt bez ierobežojuma, augstu var izaugt. Tā, un šitais ir jūrmala, šitais ir gandrīz līdz griestiem. Un vēl mums te visādi ir ļoti daudz šķirnes. Un lūk, revidenti atnāca iekasētāja, nodokļu iekasētāja ēdienu veidā. Jā, Rasa? Jā, karsti. Šodien tāda karsta diena diezgan. Jā, tātad, vēl neparādīju, ka mums vēl ir vīnodiņas arī. Vīnodiņas bija izaugušas, es jau noguršoju pāris. Tā, tas bija ne šim krūmam. Apstīsimies šeit. Jā, reku vīnodziņas ir arī. Un pirmais gads šodien tā, ka nevar diezko daudz cerēt, bet nākošu gadu jau būs vairāk. Mēs viņas ieformēsim un apgriezīsim vēlāk tos zarus, lai veidojas tāda forma uz augšu šeit, te parku, un tad ēd uz vienu sānu un otru uz otru sānu, lai neizog gali kā mežā te viss. Apstīsimies vēl tās vīnodiņas. Mums vēl ir 2, te ir kopā 4 vīnogu stādiņi. Šitā gan būs kaut kur samocīta galīgi. Kā viņa te aug vispār. To es apskatīšos vēlāk. Viņa tur saspiestais aiz tomātiem. Es paliku garām to mirkli. Un tajā būs vēl vienai bija vīnodziņa. Jā, arī kaut kur iespiedusies ar laikam. Labi, to mēs atšķetināsim vaļā. Rekur viņa ir. Rekur otrē ir. Te viņi ir izaugusi. Tā kā vīnogām viss ir kārtībā. Kas vēl tāds interesants mums bija? Nu, fizāļi man ļoti šogad patika gan tie iestādītie tur, gan arī tie, kas aug podiņos. Diezgan smuka tāda izauga. Štādi te. Smuka odziņa. Jā, kaut kā tā jāsaka. Tā. Nu ko, tad tas laikam arī viss būs. Jūs redzat, ka var siltumnīca augt arī bez laistīšanas, pilnīgi mierīgi.
tomāti aug, gurķi aug, vīnogas aug, fizāļi aug. Nu, viģis gan mēs laistījām jāatzīst, jo podziņos jau viņas nevar izaugt tā, ka nelaisti. Tā ka viss aug bez laistīšanas. Mierīgi, galvenais tikai sākumā viņu apliet ir pirmo reizi un tad kārtīgi samočēt, lai baigi neizžūst zeme, ko viņa jau tāpat izžūst riktīgi cieta. Bet tomēr tomāti aug. Es esmu dzirdējis, ka ja tomātus nelaistu, tad viņi iedzen sakni līdz 2 metru dziļumā. Esmu dzirdējis arī 4 metri, bet kaut kā neticās, ka varbūt 4 metri, bet 2 liekas jau ticamāks skaitlis. Labi, draugi. Tā kā cerams, ka jums arī šogad ir laba raža. Cerams, ka jums arī noderēja šī informācija, ka siltumnīcu var arī nelaistīt un netērēt tam laiku, jo ir taču tik daudz lietu, ko var izdarīt citu dzīvē, vai ne? Labi. Čau visiem!